Labdien, tauta! Šodien mēs parunāsim par ļoti tuvu lietu man. Es to daru gan brīvajā laikā, es to daru pēc darba. Respektīvi, jebkurš brīdis, kad es to varu izdarīt, es to daru. Šodien mēs parunāsim par video spēlēm. Tādēļ aiziet! Video spēles es esmu spēlējis, kopš es sevi atceros, vispār kaut kādas atmiņas. Sāku ar žilitoniem, pēc tam aizgāju Sega, tad PlayStation 1, tad PlayStation 2, tad Xbox 360 un beidzot nonācu pie savas mazulītas mīlestības PlayStation 4. Es un visi mani draugi mēs spēlējam video spēles. Sākumā mēs spēlējām mājās Sega, pēc tam, kad mēs varējām jau iet ārā, bijām bišķi lielākajām skolām, mēs gājām uz internetu kafejnīcām un savu laiku pavadījām tur spēlējot Counter-Strike. Pārsvarā es vismaz spēlēju Counter-Strike internetu kafejnīcās. Tagad, kad mēs visi esam kļuvuši pieaugušāki, es no daudziem tiem draugiem, kas spēlē video spēles, dzirdu šādus vārdus. Kāpēc tu vispār spēlē video spēles? Video spēles taču domāts bērniem, tu esi pieaudzis čalis. Ej mācies, ej strādā, pelni sev iztikai, netērē laiku uz tādām bērnišķīgām lietām. Es nesaprotu, kāpēc man nevarētu patikt video spēles vēl šobaldienu? Kāpēc es nevarētu spēlēt viņas? Es uzskatu, video spēlēm ir ļoti daudz plusi, kurus tu vari pēc tam paņemt un ielikt reālajā pasaulē, jo mēs spēlējam video spēles virtuālajā pasaulē un, respektīvi, man pat nav kam 5 usis. Vienīgais, ka man 5 ir usis, ir šī roka un... Respektīvi, video spēlēs ir galvenais varonis, tāpat kā filmās, tāpat kā seriālā, bet atšķirība tāda, ka video spēlēs tu to vari ilgāk izbaudīt. Ieej dziļāk tajā tēlā, tajā varonī, kur tu pārstāvi, un tu sāc just viņam līdz vairāk pārdzīvot, kā tas būtu tu, tādēļ tu sajūti prieku, kad viņš kaut ko izdara, tu sajūti dusmas, ka viņam kaut kas nesnāk, vai arī skumjas, kad viņam kaut kas slikts notiek. Tādēļ es uzskatu, video spēles tev palīdz atraisīt emocijas un justies vairāk kā cilvēkam un būt daudzpusīgākam, nevis akmens sejai neko nejust, būt augstam. Šodien es sajūtu dusmas, jo es ielaidu 90. minūtē pēdējos vārdus un es zaudēju 5-4 cilvēkam, kuram nevajadzēja, un dabūju sarkano kartīti par to, ko man nevajadzēja dabūt. Video spēles arī man ieraisa dusmas. Bet viss kārtībā. Arī notika laba lieta. Pāris dienas atpakaļ es nopirku FIFA pointus un es nolēmu atvērt pakas, jo spēlēju FIFA. Es esmu FIFA fanāts, FIFA 16. Redziet, dūmiņš. Pirmā paka – sūds, otrā paka – sūds, trešā paka – sūds. Un tad notika kaut kas traks. Es dabūju Neimaru, un kad es viņu dabūju, sajūtas man bija apmēram šādas. Anyone good? Anyone good? Anyone? No! What did I do? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kad es biju maziņš, kā jau teicu, mēs gājām draugiem uz kafejnīcām interneta, un tur mēs spēlējām Counter-Strike. Tajā brīdī es sapratu, es vēlāk to sapratu, bet es sapratu, kad mēs visi iemācījāmies paļauties viens uz otru, jo katrs mācēja darīt kaut ko labu, kāds mācēja darīt kaut ko, varbūt ne tik labu, bet katram bija savi plusi un savi mīnusi, un kopā apvienojot, radās ļoti laba komanda. Bet šodien, mans brālis, piemēram, viņam ir daudz plašāks iespējas kā arī man, jo internets ir tik plašs, tik daudz cilvēku spēlē video spēles, un tu vari iepazīties ar labiem cilvēkiem. Protams, ir arī kaut slikti cilvēki, kas vienkārši troļo un saka sliktas lietas tev. Ir arī daudz labi cilvēki. Es pats iepazinies ar daudz labiem cilvēkiem, spēlējot, piemēram, FIFA, runājis ar viņiem, un varbūt pēc tam viņus neesmu saticis, bet tas man atstāja pozitīvu iespaidu, un es esmu iepazinis labu cilvēku, kas spēlē arī video spēles. Agrāk pat neiedomājos, bet tagad, piemēram, spēlējot FIFA ar cilvēku no Spānijas, Francijas, Krievijas, es satieku viņus un saprotu, ka tam cilvēkam ir arī tādas pašas problēmas kā man. Viņš strādā darbā, pelna iztikai, bet viņam ir viena lieta tāda pati kā man, no kā viņš var izbēgt no reālās pasaules un uz brīdi, kā saka, atpūsties un sajusties labi. Tas ir video spēles. Trešā lieta – plānošana, finanses, respektīvi, video spēles palīdz attīstīt finanses un domāšanu, respektīvi, piemēram, monētas, kas jebkurā video spēlē ir
valūta. Tu zini, kā to darīt, un tu mēģini attīstīt savu prātu, domāt, kā tu vari ātrāk nonākt pie sava kārotā ieroča, pie savas kārotās futbola kartiņas, kurā videospēlē, ko tu spēlē, ir kaut kāda lieta, ko tu centies iegūt, un tu plāno strateģiski, kā to ātrāk dabūt. 4. lieta – karjeras iespējas. Kad es biju mazāks, es pat neiedomājos, es pat nezināju, kā taisa videospēles, kāds viņas taisa kompjūters. Dievs nomet viņas no debesīm. Es nezināju. Un, protams, paliekot vecāks, uzzināju, ka ir kompānija, kuras taisa videospēles, un tur ir daudz cilvēku, kas viņas taisa un ieliek ļoti smagu darbu, lai es varētu ielikt disku savā PlayStation 4 un uzspēlēt viņu. Man ir iespēja ielikt to disku, nolikt kameru, uztaisīt reakcijas un uztaisīt gameplayu, ielikt YouTube'ā. Un cilvēki skatās, un cilvēkiem ir interesanti. Tas ir mūsdienu televīzija. Ja tu skaties ugunsgrēku, tas ir labi, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri grib redzēt mani, piemēram, vai arī citus cilvēkus, kā PewDiePie, kā KSI, vienalga no latviešiem uzkapājiem, dažreiz arī Funface TV liek. Jā, un viņi liek videospēles, cilvēkiem patīk skatīties, un tas ir liekas aizraujoši, un tāpat arī man liekas. Tātad, nonākam pie 5. lietas, pašas pēdējās, un es uzskatu arī pašas svarīgākās. Tie ir mirkļi, jā, mirkļi, ar draugiem, vienam, tā sajūta, ka tu izēji pēdējo bosu savā mīļākajā spēlē, vai vienalga, kurā spēlē, spēlējot kopā spēli, sajūtat smieklus, prieku, varbūt kāds dusmojās, jūs cenšaties arī iziet kopā līmeni vai spēlēt viens pret otru, un ir tā sacensība uzvarēt savu draugu. Es uzskatu, tos man un citiem gameriem nekad neatņem. Tas ir forši, tas ir burvīgi. Es labāk izvēlos uzspēlēt ar draugiem video spēles un pavadīt labu laiku, un nevis iet uz klubu tusēt. Tiem cilvēkiem, kas saka, ka es esmu nūģis, kad es esmu bērns, kad es esmu vienkārši cilvēks, kurš brīvo laiku lieki tērē, es viņiem saku, šito man patīk video spēles, es viņus turpināšu spēlēt tik, cik es ilgi varu un tik, cik man ilgi patiks spēlēt video spēles.